Svētdienas tēma – izglābs, lai glābtu. Izglābs, lai glābtu. Saki, es esmu izglābs, lai glābtu. Pasaki 2, 3 cilvēkiem sev apkārt. Tu esi izglābs, lai glābtu. Tu esi izglābs, lai glābtu. Būs vesels lērums ar rakstu vietām. Bet kam šodien viegli? Tu esi izglābts? Es jautāju tev. Tu esi izglābts? No kā? Kā tu zini? Kā tu zini, ka tu esi izglābts? Kā tu zini, ka tu šodien mirsti? Tad tu dodies tiešā ceļā pie debes Tēva, debesīs. Vai tu vari būt pārliecināts? Es varu. Jo Jēzus ir kungs manā dzīvē. Es ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu un spēku cenšos darīt viņa prātu. Es pazīstu viņu personīgi. Es mīlu savu Dievu. Viņš ir izglābis mani. No kā? No mūžīgas pazušanas. Ellē. Viņš ir izglābis mani no elles un pārcēlis debesu valstībā. Ja es šodien mirstu, es dodos debesīs. Es esmu izglābs. Mana dzīve bez Dieva bija nožēlojama. Un tev nav jābūt tieši tādam, kāds biju es, un tev pat nebija tādam jābūt. Mēs katrs esam dzīvojuši savos mēslos, un katru Dievs mūs ir izvilcis no saviem mēsliem. Tā ir? No saviem. No saviem. Un es esmu pateicīgs Dievam par to, ka Viņš mani ir izglābis. Es esmu brīvs. Man vajadzētu diezgan daudz laika, un pat es visu nevarētu uzskaitīt, ko labu Dievs man ir darījis. No kā darījis brīvu, kā svētījis, kā pilnveidojis. Un kā vēl pilnveidos, un kā vēl svētīs. Es esmu izglābs. Es esmu izglābts. Lai glābtu. Lai glābtu. Es no pirmās dienas, kad Dievs mani izglāba, kad es pieņēmu Jēzu par kungu, no pirmās dienas es zinu, ka es esmu glābts, lai glābtu. No pirmās dienas esmu centies darīt zināmu cilvēkiem to, ka Dievs mani ir glābis un Viņš var glābt arī tevi. Apostoļu darbos 26. nodaļā no 16. panta līdz 19. Kad Sauls, vēlāk Pāvils, no kura vēstulēm sastāv lielākā daļa vēstules jaunajā derībā, viņš bija farizējs no farizējiem, draudzes vajātājs. Viņš nepazina Dievu, viņš bija reliģiozs cilvēks. Viņš vajāja kristiešus. Viņš lodzīja tos cietumos, dažādos veidos spieda zaimot Dievu un tā tālāk un tā joprojām. Un reiz ceļā uz Damasku Dieva spēks nāca par viņu. Dieva godība viņu apēnoja. Dieva gaisma nāca par viņu. Viņš nokrita pie zemes. Un Jēzus viņu uzrunāja. Un viņš pieņēma Jēzu kā savu kungu. Viņš atzina, ka Jēzus ir Dievs. Ka tas, ko viņš ir vajājis, un tos cilvēkus, ko viņš ir vajājis, viņš pēkšņi izmainījās pilnīgi pretējā virzienā. Vienā mirklī. Tas bija brīdis, kad Jēzus izglāba Saulu, un viņš kļuva par Pāvilu, apostols Pāvils. Un lūk, ko Dievs teica. Lūk, ko Dievs teica Saulam tajā brīdī, kad viņš izglāba. Tu saproti, ka tas ir viens brīdis. Ir viens brīdis, kad Dievs tevi izglābi. Viņš neglābi tevi procesā. Viņš izglābi vienā mirklī. Ja kāds ir bijis baptistu draudzē, es esmu bijis baptistu draudzē,
Un es zinu, ka mans baptistu mācītājs, kad es iestājos šajā draudzē, man jautāja, izstāsti man savu pestīšanas piedzīvojumu. Es to mierīgi, tas būtu brīnums, ja es nevarētu to izstāstīt. Es zinu to brīdi, kad Jēzus ienāca manā dzīvē. Man tas bija tik spilgti. Tas bija tāds pārdzīvojums. To, ko es redzēju un dzirdēju, ko es piedzīvoju, kā Dievs vienā mirklī man izmainīja, kā piepildīja ar savu prieku, ar savu mieru. Šī brīvība, kas atnāca, to vārdos nevar aprakstīt. Es to nevaru aizmirst. Es mierīgi to varēju pastāstīt. Taču ne visi var pastāstīt to brīdi, kad Dievs tevi izglāba. Es reizēm ar cilvēkiem runāju, viņi saka, es tā īsti to brīdi pats nemaz nezinu. Draugs, ja arī tu nezini to brīdi, un tomēr tas bija viens brīdis, tas bija viens mirklis, kad tu teici jā kungam, kad tu teici viņam jā, un pieņēmi no sirds lēmumu, jā, kungs, tu būsi mans kungs, tu būsi mans Dievs, es sekošu tev. Un tajā brīdī viņš ienāca tevi un iemājoja tevi, kā Bībelē rakstīts, kad viņš ņems māju vietu tevi un turēs mīlestību ar tevi. Tavs gars savienojas ar Dieva garu un jūs kļūstat kā viens. Tu saņem spēku dzīvot tā, kā vēlās Dievs. Un Dievs spēj un var caur to iepludināt svētības tavā dzīvē. Vai kāds kaut ko apjēdz pašu laiku, ko es runāju? Visiem ir brīdis, kad viņš ir piedzimis no augšas. Es zinu, ka ne visi to var piefiksēt. Pārsvarā jā, daži ne, un tomēr tas brīdis ir bijis tavā dzīvē. Un lūk, Pāvilam, jeb toreiz vēl Saulam, bija brīdis, kad Dievs ienāca viņa dzīvē. Un tajā brīdī, tieši tajā brīdī, Dievs teica, klausies, ko Dievs saka tajā brīdī, kad cilvēks piedzimis no augšas. Dzirdi, ko Dievs teica tev tajā brīdī. Ja tu slikti sadzirdēji toreiz, ja toreiz tu biji vēl nedaudz kurls uz ausīm, varbūt ciets sirdī un nedzirdēji, ko Dievs saka, es atgādinu tev, ko Dievs tev pateica jau tajā brīdī, kad tu piedzimi no augšas. To pašu, ko Pāvilam. Klausies, celies kājās, jo tāpēc es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu un apliecinātu, kā tu mani esi redzējis un kā es tev parādīšos. Lai tevi izglābtu no šīs tautas un pagāniem, pie kuriem es tevi sūtu, atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva un ticībā uz mani, uz Jēzu Kristu, dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Ko Dievs saka? Pāvil, es izglābju tevi, lai tu glābtu citus. Iemesls, kāpēc viņš izglābi, ir, lai tu glābtu citus. Tu to nevari apstrīdēt. Mācītāji Mārciņi citi. Dievs izglāba mani tāpēc, ka viņš ļoti ilgojās pēc manis. Viņš ilgojās pēc attiecībām ar mani. Draugs, jā, viņš ilgojās pēc attiecībām ar tevi un ilgojās pēc attiecībām ar tiem cilvēkiem, kurus viņš grib glābt caur tevi. Amen. Nu, pasakiet amen, kāds draudzē. Nu, pasakiet skaļāk amen. Tu esi izglābts, lai glābtu. Evanģelizācija. Kas ir evanģelizācija? Evanģelizācija ir tāds sarežģīts vārds, ko cilvēks, kas tikko Dievu iepazinis, pat nesaprot. Kas par evanģelizāciju? Kad es pie Dieva atgriezos, es domāju, kāda evanģelizācija, kas to var saprast? Ir liecināšana, man ir jāstāsta par Jēzu cilvēkiem, man ir jāved pie Jēzu cilvēku. Es gribu, lai cilvēkiem dzīves tiek izmainīts. Es gribu, ka viņi zina, ka Elle ir reāla un debesis ir reāls, ka Dievs ir dzīvs un reāls. Es gribu, lai viņi to zina. Evanģelizācija. Lūk, to arī sauc gudrā valodā par evanģelizāciju. Draudzi, vai visiem ir skaidrs, kas ir evanģelizācija? Tas ir tas, ka tu gribi glābt citus, tu dari to, tu glābi citus. Tu stāsti par Dievu cilvēkiem, tu kalpo cilvēkiem. Tu kalpo, ka viņi ir brīvi dziedināti. Evanģelizācija. Tātad evanģelizācija nav ieteikums. Evanģelizācija ir pavēle. Saki, evanģelizācija nav ieteikums. Evanģelizācija ir pavēle. Pavēle.
pavēle. Lukas 24, 47. Es jums iesaku rakstu vietas nepierakstīt visu tekstu. Es iesaku tie, kas pieraksta tikai pašu rakstu vietu. Piemēram, Luk, punkts, 24, kols, 47. Ok? Citādi būs ļoti daudz rakstu vietas, un tu to vien darīsi, kā rakstīs, un nepaspēs tik un tā uzrakstīt. Un es zinu, ka tiem, kam ar prātu ir tā pavisam labi, tie tā arī darījuši līdz šim ir. Dievs ir labs. Lukas 24, kols 47. Un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes. Viņa vārdā būs sludināt. Jēzus neiesaka, Jēzus pavēl. Tev būs sludināt. Iesākot no kurienes? Pērkam biļetes uz Jeruzālemi? Iesākot no kurienes? Tad tā ir rakstīts. Iesākot no Jeruzālemes. Citā rakstvietā rakstīts ir: un būsiet mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā Jūdejā un Samarijā un līdz pašām pasaules galam. Tas bija konkrētiem cilvēkiem, konkrētiem jūdiem tajā brīdī, tajā vietā, sākot no tās vietas, kur viņi atradās. Tātad Dievs pavēl sākt evanģelizēt, liecināt tajā vietā, kur tu atrodies šodien. Tajā vietā, kur tu atrodies. Ar tiem līdzekļiem, kuri tev ir. Izmantojot to laiku, kas tev ir. Izmantojot tās iespējas, kuras tev ir. Kad viņš izsūtīja savus mācekļus, viņš teica: un neņemiet sev līdzi 2 apavu pārus, tur mēteļus un naudu, smaku lielo. Viņš teica: neņemiet līdzi, jo strādnieks ir savas barības cienīgs. Un kad viņi izgāja, Dievs pārdabiskā veidā par viņiem gādāja. Un pārdabiskā veidā tas nenozīmē, ka tas bija bez cilvēka līdzdalības. Tas nenozīmē, ka nauda krīt no debesīm, taču Dievs gādāja. Tātad nav svarīgi, cik daudz tev naudas. Ir svarīgi, ka tu sāc ar to, kas tev ir, un bez naudas ar to, kas tev ir, un sāc evanģelizēt. Mateja 28, 19, 20 pāns. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, un tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums līdz pašām pasaules galam. Jēzus neiesaka, viņš pavēl: ejiet un dariet par mācekļiem. Ejiet un dariet par mācekļiem. Nav ieteikums, bet tā ir pavēle. Kāda Dievs ir ar mums līdz galam? Šajā raksturvietā. Kad mēs ejam un darām par mācekļiem. Kad Dievs ar savu spēku darbojās mūsos? Kad mēs ejam un kalpojam viņam, cilvēkiem. Jo kas nemīl savu brāli, tas nemīl Dievu, Bībeles. Un tieši tāpat, kas nemīl savu tuvāko kā sev pašu, tu esi izglābts un tu nevēlies, lai tavs tuvākais tiek glābts. Dievs skatās tieši tā. Tā nav tuvāk mīlestība. Kad Dievs darbojās? Kad mēs ejam un darām par mācekļiem. Kad mēs ejam un evanģelizējam. Jēzus atnākšanas mērķis ir glābt. Saka, Jēzus atnāca, lai glābtu, lai glābtu, lai glābtu, lai glābtu. Jēzus atnāca, lai glābtu. Lukas 19:10. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Kāpēc Jēzus atnāca, staigāja pa zemes virsmu? Kāpēc viņš piedzima savu jauno Mariju? Kāpēc viņš 30 gadu vecumā sāka kalpot, sagatavoja 12 mācekļus? Kāpēc viņš dziedināja slimos, atvēra acis saklajiem? Kāpēc viņš nomira pie krusta brīvprātīgi, ieplānojot to? Un augšām cēlās? Kāpēc viņš deva savu garu? Kāpēc viņš atnāca virs zemes? Lai uzmeklētu un glābtu pazudušo. Secinājums. Mērķis, kāpēc Dievs atnāca virs zemes, ir glābt. 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 Lukas 13:22.
Un viņš turpinājums ceļa uz Jeruzalemi, staigāja no pilsētas uz pilsētu, no ciema uz ciemu, mācīdams ļaudis. Visu, ko viņš darīja, viņš mācīja un mācīja. Viņš gāja no vienas vietas uz otru pusi, viņš mācīja un mācīja un mācīja. Viņš dziedināja un dziedināja. Viņš izdarīja ļaunas gars un izdarīja ļaunas gars. Viņš pavadīja laiku ar saviem mācekļiem pastāvīgi. Viņš kalpoja, viņš atnāca uzmeklēt un glābt pazudušo. No kā ir prieks, draugs? No kā prieks ir draudzē? No tā, ka atnāk svētais gars un mēs varam svētajā garā būt jautri un smieties? No tā, ka mēs varam ripot pa grīdu svētā gara ietekmē? Es nesaku, ka ir nepareizi reizēm ripot pa grīdu, kad svētais gars nāk pār tevi. Es nesaku, ka tas ir galīgi nepareizi, bet es saku, no kā ir prieks draudzē. No tā, ka cits citu, kā viņš ripo, kā viņš kratās, kā viņš acis bolā, kā viņš lec, kā viņš trīc, kā no viņa tie besi iet ārā. No kā ir prieks draudzē, draugs? Bībelē ir atbilde, ka tev īsts prieks var būt tikai tad, kad caur tavu kalpošanu tiek izglābti cilvēki. Mums ir liels prieks. Mēs grupiņās sanākam kopā un baudam viens otru. Jā, mums patīk būt kopā. Jā, mums patīk sarunāties. Jā, mums patīk izsirzāt sprediķi. Mums daudz kas patīk. Jā, mums patīk, kad mūs apsveic dzimšanas dienās. Mums patīk būt kopā. Mums patīk sanākt dievkalpojuma dienās šeit kopā. Mums patīk? Patīk kopīgi pielūgt, slavēt. Mums ļoti tas patīk. Draugs, ar to vien nepietiek, lai tu patiesi paturētu prieku sevī. Lai Dieva prieks reāli mājot tevī, caur tavām pūlēm ir jānāk dvēselēm pie Kristus. Jo tu esi glābs, lai glābtu citus. Lukas 15. nodaļa, no 4. līdz 10. pantam ir rakstīts: kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai iet pakaļ pazudušajam, līdz kamēr to atradīs. Un to atradis, tas prieka pilns, saki prieka pilns, to ceļ uz pleciem. Un mājās nācis sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka: priecājieties ar mani, jo es pazudušo avi esmu atradis. Priecājieties ar mani. Redzi kādu avs un kā viņi blēja, kā viņi runā un kā viņi nemāk uzvesties. Bet mēs iemācīsim uzvesties. Mēs parādīsim, kāda ir Kristus mācība, mēs ievadīsim tajā. Mēs mīlēsim šo cilvēku. Draugs, no kurienes prieks? Kad tu atstāji 99, to prieku, ko var gūt tikai starp 99 un izej ārpus draudzes. Izej pie cilvēkiem un evaņģelizē. Ko tu tagad gribi teikt, Jensīti? Mums jāstāja tagad draudzi un grupiņas vispārībā ir. Es nedomāju, ka man vienmēr pēc katra teikuma ir jāpaskaidro viss. Tie, kas lasa Bībeli un zina draudzes mācību kontekstā, tie zina prioritātes. Mums nav jāstāja draudze. Taču mums ir jāiziet ārpus prieka, ko sniedz tikai draudze. Un jāiet tajā priekā, ko sniedz pazudušo glābšana. Es gribu, ka jūs sataisat skaistu aplausu tam kungam. Tu esi izglābts, lai glābtu. Septītajā pantā es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Par ko Dievs vairāk priecājas? Jo, par Jensīti viņš priecājās pareizi.
priecājās par mani Dieviņš. Par Gandiņu priecājās, par Sandiju un Mariju, par Veltiņu un Lusīti. Par Viktoru viņš ir priecīgs. Par Arvi, par Jūliju, par Daini. Es ar katru varu nosaukt, viņš priecājās par tevi. Bet daudz vairāk viņš priecājās, ka caur tevi kāds ienāk debesu valstībā. Halleluja! Un daudz vairāk prieks ir tev, ka tu evanģelizē. Saki, evanģelizē. Tas sarežģīts vārds. Ka tu glāb, ka tu ej pie cilvēkiem, ka tu kalpo viņiem. 10. pantā gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Tajā brīdī, kad es atgriezos pie Dieva, es reāli dzirdēju. Es reāli dzirdēju, kā debesis gavilē. Es dzirdēju aplausus virs sevis. Es dzirdēju aleluja un gavilus virs sevis. Un viņi bija tik skaļas ar tādu kā spiedienu virs manis, ka es tā pietupos, saķēru galvu. Man likās kaut kas gāžas uz manis. Bija neaprakstāms liels, smags prieks. Vai tu kā dzejnieks runā tagad? Smags prieks. Viņš bija tiešām smags, jo es tā pieliecos. Man liekas, kaut kā brūk uz manis. Visa ēka tā kā brūktu. Prieks. Un tajā reizē es zināju, jā, tur ir prieks, tur ir kaut kas priecājās par mani, kaut kādas būtnes. Un tikai pēc tam, kad manās rokās nonāca Bībele, es lasīju un tieši šo rakstvietas ieraudzīju. Gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Eņģeļi gavilēja tajā brīdī, kad es atgriezos pie Dieva. No kurienes prieks? Kā paturēt prieku sevī? Kad tu priecājies tikai no tā, ka mēs esam visi kopā, vai no tā, ka tu izdzēji ārpus mūsu rindām pie cilvēkiem un ievadīsi Dieva valstībā? Kad var paturēt prieku? Kad iziet ārā? Amen. Tu esi izglābs, lai glābtu. Evanģelizācija, jeb liecināšana vai neliecināšana, cilvēku glābšana vai neglābšana, izšķir tavu mūžīgo dzīvību. Citi, tu man sāc, laiz bauslību virsū te atkal mums. Laiž te bauslību atkal. Manā Bībelē ir rakstīts tā. Lukas 12:8. Bet es jums saku, katru, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, tas taps aizliegs Dieva eņģeļa priekšā. Ļoti skaidri un saprotami. Ja es apliecinu Jēzu cilvēkiem, ja es apliecinu, citā rakstvietā ir rakstīts, ja tu ar savu muti apliecinās un sirdī ticēs, tad tu tiks izglābts. Nevis tikai sirdī klusu ticēs, bet ar muti apliecinās cilvēkiem. Ar muti apliecināsi. Halleluja! Tu pateiksi viņam, ka Jēzus ir dzīvs. Tu lūgsi par viņiem, tu kalpos viņiem, un tu ievedīsi viņus Dieva valstībā, tu izglābsi viņus no mūžīgas pazušanas. Neskatoties uz zaimiem, uz izsmieklu. Tu esi izglābs, lai glābtu. Mateja 5:9. Svētīgi ir miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Kas tiks saukti par Dieva bērniem? Tie, kas nes evaņģēlija vēsti. Kas nes to citiem, kas glāb cilvēkus. Miera nesēji. Cik tīkams to kājas, kas nes miera vēsti, prieka vēsti. Kas ir Dieva bērns? Kurš var tā ātri salikt no šīs raksturvietas, tikko ko es minēju? Kas ir Dieva bērns? Saskaņā ar šo raksturvietu. Kas tas ir? Tas kurš? Tas, kas glāb cilvēks, amen. Tas, kas glāb cilvēks. Tātad, ja tu sauc sev par Dieva bērnu, tu sauc sevi, bet tu nedari visu, lai glābtu cilvēku, tu esi kas? Dieva bērns vai vēlna bērns? Amen. Ārprāts. Ārprāts. Užas. Užas.
Briesmīgi, tiešām briesmīgi. Lasam tālāk. 13. nodaļā. Jūs esat zemes sāls. Bet ja sāls ir nederīga, ar ko sālīs? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminamā. Kas ir sāls? Un par ko iet runa šajā nodaļā? Par evanģelizāciju. Dievs salīdzina mūs ar sāli. Mēs iedodam pasaulē kā garšu, sāli, garšvielu. Mēs padarām pasauli labāku. Pievedot cilvēkus pie Kristus, un caur Kristus cilvēku iegūst izmaiņas savā dzīvē. Ne tikai šajā dzīvē, bet arī nākamajā mūžīga dzīvība. Sāls. Bet ja šī sāls ir nederīga, ja viņa nesālī, ja cilvēks nepilda, ja Kristus nepilda savu pienākumu, neizpilda Kristus pavēli un neglāb cilvēks, tad nederīga sāls, kas tiek ārā izmest un ļaudīm saminam. Tā saka Dieva vārds. 14. pāns, Mateja 5.14. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēptā. Viņš salīdzina draudzi ar pilsētu. Mēs esam kā pilsēta kalnu galā, kas nevar būt apslēptā, bet visiem redzama. Tieši tāpat arī sveci. Neviens iededzinājis to neliek zem gultas, zem pūra. Tu iededzini svecīti un paliec zem gultas. Vispār ja tā labi padomā, tad gan būs visiem redzams. Bet tā neiet pat tieši par to, ko es tikko teicu. Runiet par to, ka gaismai ir jātop redzamai. Ja manī ir gaisma, tad šai gaismai ir jābūt redzamai. Mēs esam gaismas nesēji. Saki, mēs esam gaismas nesēji. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, kad tie ierauga jūsu labos darbus, 16. pantā, un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tu gaidi brīnumus savā dzīvē, kādu pārdabisku dziedināšanu, kādu baigo atbrīvošanu, kaut kādus nereālos vai reālos lāsus, kad tie tiek salauzti un pēkšņi tur tāda nauda sāk birt tev iekšā kontā. Tu gaidi brīnumus un negaidi, godīgi pasaki. Tu gaidi brīnumus. Mēs visi, kristieši vairāk vai mazāk, mēs ticam brīnumiem. Tad kāpēc nenotiek brīnumi mūsu dzīvēs tā, kā mēs to gaidām? Es tev pateikšu, kāpēc nenotiek. Un es tev pateikšu, kāpēc viņam ir jānotiek vai nav jānotiek. Jo Bībele saka, ka Dieva spēks ir dots evanģelizācijai un māceklībai. Un tas darbojās pilnā mērā tikai tad, kad pildām lielo pavēli. Mēs ejam un darām par mācekļiem. Kad mēs evanģelizējam, gara dāvanas, gara spēks un visi šie brīnumi seko tad, kad mēs ejam un kalpojam. Viss tas pārējais, draugi, ir fufelis. Priekš kam draudzē brīnumi? Priekš kam draudzēji brīnumi? Ja draudze netaisās glābt cilvēkus un izmantot Dieva spēku tur, kur Dievs to ir paredzējis. Apostļu darbos 1.8, 1.9 tur ir rakstīts. Un kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki. Kam dod spēku? Kādiem mērķiem Dievs? Kam viņš dod savu garu un šo spēku? Jaunos garus izdzīt, dziedināt. Kur viņš dod? Kad viņš dod? Lai glābtu pazudušos. Kāpēc? Lai Dievs dotu citiem mērķiem. Es ticu, ka brīnumi seko tur, kur evanģelizē. Un seko ne tikai to cilvēku dzīvēs, kam tu kalpo, bet arī tam, kurš kalpo. Kāpēc tam man notika brīnums? Es nekad nevienam neesmu stāstījis par Dievu. Un kāpēc man notika brīnums? Ko? Kaut kāda pretruna, jēncīta pretrunas kaut kāds tagad tur ir. Kāds jau lūdza par tevi, kāds jau kalpoja tev, kāds jau evanģelizēja, acīm redzot, kāpēc tevis kaut kas notika. Nē, es pats. Nekas un nekad nav pats. Salamans saka, ka nav nekā jauna virs zemes, ka viss, kas ir bijis, atkal būs.
Un visi tie gudrīši, kurus saka, es pats to izdomāju. Tā neko tu pats neesi izdomājis. Tu esi balsties uz tēviem, kas ir tev pamatu iedevuši. Amen. Es pats. Dievs ir labs. Tu esi izglābs, lai? Saki, es esmu izglābs, kā jau. Amen. Nu bija normāli bija. Labi. Lukas 10:1 un 19. Tas kungs nozīmēja 70 mācekļus un izsūtīja tos pa 2 evaņģelizēt. Un redziet, es jums esmu devis spēku, pēc tam turpina viņš. Kā varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un pāri ikvienam ienaidnieka spēkam, un tas jums nekā nekaitēs. Kad es varu staigāt pāri čūskām un skorpioniem? Kad es varu staigāt pāri katram ienaidnieka spēkam, pāri slimībām, pāri nabadzībai, pāri rakstura problēmām, tās izmainot? Kad es to varu? Kad es eju Dieva paklausīs Dievam, eju un evaņģelizēju, eju un kalpoju, eju un liecinu. Dievs ir galīgi labs. Marka 16, no 15. panta līdz 20. Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas taps izglābts. Kas netic, tas pazudinās. Bet šīs zīmes, saki kopā ar mani, šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs. Un tagad darīsim savādāk. Tagad liksim nevis viņi, bet es, ok? Bet šīs zīmes man ies līdzi. Jēzus vārdā es ļaunus garus izdzīšu. Jaunām mēlēm runāšu. Ar rokām pacelšu čūskas. Un kad dzeršu nāvīgas zāles. Nedzer tikai. Tad tās man nekaitēs. Neveseliem es rokas uzlikšu. Un tie kļūs veseli. Amen. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, uzņēmis debesīs, sēž pie Dieva labās rokas, un tie izgāja un mācīja visās valās, un tad tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzjošām zīmēm. Kad bija zīmes, kad bija brīnumi? Kad viņi paklausīja lielai pavēlei un izgāja un sludināja. Halleluja! Dievs ir labs! Tu esi izglābs, lai glābtu. Lukas 4:18. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidījis, sludināt prieka vēsti nabagiem, atsvabināšu no cietumniekiem, akliem gaismu un satriektos palaist vaļā. Tev Dievs ir devis no sava gara tajā brīdī, kad tu piedzimi no augšas. Tev Dievs ir piepildījis ar savu spēku tajā brīdī, kad viņš kristīja tev ar svēto garu. Kāda iemesla pēc? Tā kunga spēks ir tevī. Kāda iemesla dēļ? Saka, tā kunga gars ir uz manis. Un viņš mani ir pilnvarojis, svaidījis, sludināt, prieka vēsti, nabagiem, brīvību, cietumniekiem, akliem, gaismu, satriektos, palaist vaļā. Tev ir spēks atbrīvot. Saki, man ir spēks atbrīvot. Esmu izglābts, lai glābtu. Esmu izglābts, lai glābtu. Tas, ka daudzi cilvēki negrib tevī klausīties. Tas, ka daudz tev pasūta 2 mājas tālāk, vai 3 vai 4. Tas, ka kāds tādā mērā uz tevi saniknojās, ka viņš ir gatavs dzīvu aprakt.
Tas, ka ir daudzi cilvēki, kuri tiešām vienkārši ignorē tavu vēstu, tavu mīlestību, tas tevi neatbrīvo no Dieva uzdevuma. Tas tevi neatbrīvo no Dieva uzdevuma. Tas, ka daudzi negrib atgriezties, Jēzus neatsēja savu pavēli tikai tāpēc, ka daudzi negrib atgriezties. Lukas 14, 16 līdz 24. Kā cilvēks taisīja mīlestību un ielūdza ciemiņus. To viņš saka par draudzi, kura aicina cilvēkus. Dievs aicina cilvēkus. Un daudzi atteicās nākt. Tur tā ir rakstīts, daudzi atteicās nākt, viņi aizbildinājās. Viens bija tur tīrumu pircis, cits tur sievu apņēmis. Katram bija savs iemesls, kāpēc viņš negrib nākt pie Kristus. Un tad Dievs kļuva dusmīgs un teica kalpam: izej steigšus pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus, kropus, āklus un tīzlus. Un kalps sacīja: kungs, ir darīts, kā tu pavēlēji, vēl ir vietas. Tas kungs sacīja kalpam: ej uz lielceļiem, sētmalēm, spiedi viss nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Nenāk, negrib nākt. Vēl vairāk Dievs saka: spiedi viss nākt iekšā, ej uz sētmalēm, āklus, tīklus, krupus, narkomānus, dzērājus, prostitūtus, ved viņus iekšā. Tos, kas rej uz tevi, ved viņus iekšā. Visus. Spied viņus nākt iekšā, ej pie viņiem. Viņi negrib nākt. Liecināja mammai, liecināja tētiem, viņi negrib nākt, jo viss punkts, Dievs negrib. Dievs pavēl, ej tālāk, ej tālāk. Negrib tos narkomānus, negrib viņus tos dzērājus visus. Nav svarīgi, ko tu gribi vai negribi, ej pie cilvēkiem. Āklus, kropus, tīklus, ved iekšā. Jo tu esi glābs, lai glābtu. Saki, Jēzus, esmu glābts, lai glābtu. Halleluja. Jo vairāk cilvēkiem tu kalposi, jo vairāk viņi tiks izglābti. Cik cilvēkiem tu esi liecinājis? Vienam, 2, 3, 5. 5. 10, 20, 50. Draugs, cilvēki atgriezīsies pie Kristus tādā mērā, kādā mērā tu sludināsi. Apostļu darbi 17. No 16. līdz 34. pantam. Apostols Pāvils Atēnās. Viņš pastaigājās, tā rakstīts ir. Viņš sarunājās sinagogās ar jūdiem un dievbijīgajiem un ikdienas tirgus laukumā ar visiem, kas gadījās. Pāvils pavada laiku Atēnās, viņš staigā pa tirgu, pa draudzēm. Stop, pa draudzēm nevajag iet, ja? Viņš gāja pa sinagogām. Tie cilvēki nebija glābti. Jūdi nebija glābti, atceries. Viņiem pirmiem bija jādzird evaņģēlija vēsts. Tad Pāvils gāja visur, kur bija iespējams, uz ielām, tirgu, visur, un sarunājās ar cilvēkiem par Dievu. Vai bija kāds rezultāts tam visam? Te ir tā rakstīts, ka vesels pūlis sapulcējās. Tiem grieķiem nebija ko darīt. Viņi to vien, tāpat kā tagad zeltainā prese, kā tikai kaut ko jaunu uzzināt. Virsraksts par sektām, jau uzreiz visi lasa sektas. Sektas, vai, šausmīgi. Visiem interesē. Kaut kas jauns. Sapulcēs Aeropagā. Tā bija speciāla sapulcēšanās vieta. Daudz cilvēku. Un Pāvils sludināja. Vai visi atgriezās? Vai Pāvils pavelti visu tur kalpoja, sarunājas ar cilvēkiem? Beigās te ir rakstīts: daži no viņiem piebiedrojās un kļuva ticīgi. Starp tiem bija Dionīsijs, Areopāga loceklis, kāda sieva vārdā Damarida un vēl citi līdz ar viņiem. Draugs, tu dzirdi ko?
Daži atgriezās pie Kristus. Daži pievienojās Pāvēlam. Kāpēc? Tāpēc, ka Pāvils izmantoja katru iespēju. Katru iespēju. Ko viņš darīja Atēnās? Viņš gaidīja savus kolēģus, kuri kavējās. Viņš izmantoja laiku, viņš liecināja, viņš stāstīja par Kristu, viņš runāja. Un daži tika izglābti. Tātad, jo vairāk es izmantoju izdevības, jo vairāk es stāstu par Dievu cilvēkiem, jo vairāk es kalpoju cilvēkiem, jo vairāk es strādāju, jo vairāk iespējas, ka cilvēki atgriezīsies pie Kristus. Esmu glābts. Kāpēc? 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 Amen! Amen! Pēdējā laikā man arvien vairāk nāk vēstules no cilvēkiem. Draugos īpaši daudz cilvēki raksta, prasa dažādus padomus. Ja viņi ir no citām draudzēm, es sūtu viņus pie saviem mācītājiem. Bet ir cilvēki ārzemēs, cilvēki Latvijā, kas raksta vēstules un saka, mēs skatāmies jūsu sprediķus internetā. Jo vairāk es šeit sludinu, jo vairāk mēs filmējam, jo vairāk mēs izvietojam internetā savus materiālus, jo vairāk jūs ņemat šos sprediķus un ievietojat savos draugus profilā vai Facebookā, jo vairāk cilvēki redz un jo vairāk viņi tic, amen! Viņi cilvēki, viņu dzīves tiek izmainītas. Tos pašus nabagus tur ārzemēs. Viņi kaut cik pie dzīvības tiek uzturēti caur šiem te sprediķiem, caur interneta klipiem un tā tālāk, caur dienas citātiem un tā tālāk. Man raksta vēstules, piemēram, par Lāsmiņu. Man Lāsmiņa, skatos jūsu sprediķus Lāsmiņas profilā. Vēl kādas citas vēstules, man Lāsmiņa izstāstīja par Jēzu. Raksta gan man, bet Lāsmiņa tur viss pastrādājusi. Kāpēc Lāsmiņa? Kāpēc Lāsmiņu Dievs īpaši var lietot? Tāpēc, ka Lāsmiņa ir interneta kovbojs. Tāpēc, ka viņa ir kiberapkarošanas nodaļas priekšnieks. Viņa daudz raksta, komentē komentāros. Viņa strādā pie tā. Viņai arī patīk to darīt, ko viņa dara. Tas ir viņas veids, kā viņa evaņģelizē. Un Lāsmai ir augļi, un Lāsmai būs augļi, un vēl vairāk būs augļu. Labi, ja Ārvis netaisītu skaņu, tad nebūtu arī normāls skaņtienas sprediķiem, vai ne? Labi. Nebūtu normāla dainas prožektors, te un visi džeki, kas kalpo, nebūtu piestiprinājuši, normāli atnesuši visu šodien. Nevarētu redzēt, to face mācītājiem. Dzirdēt tikai skaņu, bilde nav. Skaņa ir, bilde nav. Labi, mēs jau visi piedalāmies pie tā. Es gribēju tikai paskaidrot, jo vairāk to sludini, jo vairāk cilvēku atgriezīsies. Aicinājums evaņģelizēt ir dārgāks, jeb svarīgāks par dzīvību. Svarīgāks par dzīvību. Kā tā? Tā vienkārši. Apostļu darbi 20:24. Bet mana dzīvība man nekādā ziņā, Pāvils saka, nav dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļa uzdevumu, ko esmu dabūjis no Kunga Jēzus, apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju. Tāpēc es jums apliecinu, ka neesmu vainīgs nevienas dvēseles pazušanā, jo es neesmu kavējies jums sludināt Dieva prātu pilnībā. Es neesmu kavējies sludināt. Mana dzīvība nekad nav man bijusi tik dārga. Mans komforts, mans es, mans ego, mani apstākļi, mana ģimene, mani bērni, mana nauda. Man nekad nav bijusi tik svarīga, kā mana pavēle no Dieva evaņģelizēt. Amen! Tas nav atraujams, jeb atvienojams, jeb dalāms no attiecībām ar Dievu.
Tā ir Dieva griba. Esmu izglābts, lai glābtu. Lūk, kāpēc tik daudz cilvēki uzdod šo jautājumu sev, kāpēc es esmu? Kāpēc es esmu radīts? Kāda ir mana dzīves jēga, mana dzīves nozīme? Draugs, tava dzīves jēga ir viena, lai glābtu. Un nekas cits tev neatnesīs tādu stabilu prieku, mūžīgu prieku kā cilvēku glābšanā. Jo par Dievu bērniem sauc tikai tos, kuri liecina. Jo, ja es sirdī ticu, es ar mūti apliecinu. Jo no sirds pilnības mūte runā. Un ja es neliedzu, tad tas norāda uz to, ka man nav Dieva gara. Ja arī viņš ir uz robežas aiziet, viņš jau skapīti krāmē jau. Savāc jau visu uzpoš. Mana dzīvība, Pāvils saka, man nav tik dārga, lai es nepabeigtu uzdevumu savu. Evanģelizēt līdz galam. Mūsu dzīvē, mūsu Latvijā, neiet runa par dzīvību šeit, lai evanģelizētu. Runa ir par jūsu sadzīves lietām tikai. Kas stāv priekšā, lai spērtu soļus un evanģelizētu. Vai nav tā, ka es saku? Mums jau ar koku pa galvu nesit. Cietumos mums nesloga. Valdības un varas ir mūsu pusē, viņas aizstāv mūsu tiesības. Mēs brīvi drīkstam un varam sludināt. Mūs kā Pāvilu neviens ar akmeņiem nenomētā. Mūs kā apostoļus nenogalina uz katra stūra. Mūs kā Romas impērijā kolizējā neizbaro zvēriem par to, ka tu liecini un sludini. Tad kas ir tas? Kas tad ir tas, kas man traucē? Neturi neko par tik dārgu. Neko par tik dārgu. Elementāras dažādas situācijas. Es zinu, ka ne visi sapratīs, ko es runāju tagad varbūt, bet vīrieši vairāk sapratīs par hokeju grib parunāt. Beidzās liels turnīrs, hokeja turnīrs. Smagas spēles, daudzu mēnešu garumā. Šajās komandās, tas ir KHL kontinentālā hokeja līga, spēlē pasaules labākie hokeisti. Vieni no pasaules labākajiem. Rīgas Dinamo cīnījās, bet uzvarēja viena komanda, Maskavas Dinamo, un šo komandu trenē Latvijas valsts izlases treneris Oļegs Znaroks ar Hariju Vītoliņu. Latvijas hokeisti bijušie, tagad treneri, šo te Krievu komandu ir uzcēluši un ieguva uzvaru. Un es skatījos, ka viņi dabūja kausu, Gagārina kausu. Tās cīņas bija smagas. Tas nav joks, viņi maksāja baigo cenu. Un tas Gagārina kaus bija 30 kg smags, liels. Un katrs no komandas dabūja to kausu paturēt rokās. Viņš smags. Un viens no spēlētājiem teica intervijā, hokejā nav es, hokejā ir mēs. Tur nav es, tur ir tikai mēs. Un es zinu, kāpēc viņi uzvarēja. Salīdzinot ar pretinieku komandu, es redzēju. Maskavas Dinamo viņi bija kā komanda saliedētāka. Varbūt līdzīgos spēkos ar pretinieku, bet kā komanda līdz galam izturēja. Viņi izturēja spriedzi. Pretinieka komanda 7 spēles pēc kārtas ar vienu un to pašu komandu. Tas ir smags sporta veids, ar traumām, ar kaulu lūzumiem. Uzvarēja kā komanda. Pretinieki neizturēja spriedzi. Kaut kas pietrūka. Un pēc tam ģērbtuvēs, tas viss tika tur rādīts, filmēs, ģērbtuvēs. Viņi salēja šampānieti
pilnu to kausu ar šampāniešu pudelēm. Nu, 30 kilos kausu, tur daudz ar šampāniešu. Un visi pēc kārtas, tur laimīgi, visi tur dzer to šampānieti, sportisti. Bet tur pa malkam katrs, tur simboliski vairāk. Neviens, kas lieto alkoholu sportists, viņš ilgi nebūs sportists. Un es domāju pie sevis, es skatos to prieku viņiem un to kausu, es domāju pie sevis. Redzi, ja es būtu tajā komandā, es dzīvoju viņam līdzi, ja man patīk tā spēle, visa. Es biju par to komandu, par Maskavas Dinamo. Es gribēju, lai viņi uzvar, jo tur ir mūsu treneri, tur viņiem strādā tur tajā komandā. Es domāju, es būtu tur, un tagad mēs kopā kā komandā saliedēti, esam dabūjuši baigo uzvaru. Un tagad tur nedzeres kopā to šampānieti ar viņiem. Katrs pēc kārtas iet, visu filmē, tur fotografē žurnālisti, un katrs ņem to kausu un bišķi to muti paņemt. Ko tu tagad darīsi? Tu nedzeres to šampānieti tagad? Tu neatbildi tagad skaļi neko, pie sevis var atbildēt. Ko tu darītu? Atbildi sev godīgi, ko tu darītu? Ko tu darītu? Vienkārši godīgi pie sevis atbildi. Un nesaki nevienam pēc tam to, ko tu pateici. Ja? Pēc tam nevienam nesaki to, ko tu iedomājies pie sevis. Ko tu darītu? Es pateikšu, ko es izdomāju. Es domāju. Es tā jūtu līdz viņiem visiem. Es domāju, nē, es atteiktos. Principi. Man ir principi. Jā, es varu būt komandā, bet man ir savi principi, kurus es nekad nepārkāpšu. Es nekad nerādīšu piemēru nevienam. Kaut arī būšu pārliecināts par to, ka es varu vīnu iedzert. Nekad nerādīšu to, kas kaut ko tādu varu darīt. Kāpēc? Bībele skaidrs saka, ja kas apgrēcina vienu no mazajiem, tam labāk dzirnakmeni kaklā piesiet un nolaist. Pa burbuli. Kāpēc? Tāpēc, kad tu esi brīvs, piemēram, ir cilvēki, kas mierīgi var nobaudīt vīnu. Viņam nebūs problēma pašiem, bet draudzē ienāk cilvēki, kam ir bijušas problēmas un ir problēmas ar alkoholu un citām atkarībām. Un tad no kanceles es sludināšu un mācīšu, ka dzert ir slikti un ka jums man var, bet tev nevar. Es varu te no biksēm likt laukā un sludināt. Tas cilvēks redzēs, mācītājs var, tas var. Es arī varu, un viņš nozersies, draugs. Viņš totāli nozersies, un Dievs paprasīs šīs asiņas no manā rokā. Ko es darīšu? Viss pasaules priekšā, kas skatās šos hokeja mačus. Miljoniem cilvēku vēro to ēterā. Mācītājs, kurš spēlē Maskavas Dinamo, paņem lielo kausu un komandas dēļ lielos izdevību vēl izmanto kārtīgi, izmanto izdevību un nodzer tā kārtīgi, cik nu var vēl. Un tad mācītājs atgriežās no hokeja mača tur Krievijā. Un draudze ļā. Žūpo. Svin uzvaru. Bet tad notika kaut kas interesants. Viens no spēlētājiem dzirdu te pārējā saka, ej, dzer. Viņš saka, nē, nedzeršu. Tur bija krievu uzvārds, kā burti neatceros. Viņš saka, nedzeršu, sadiešu tikai tāpat uzsitīšu pa kausu. Un tas spēlētājs pieiet klāt, uzsit pa kausu un aiziet tālāk. Un nedzer. Nav man zināms, vai viņš ir ticīgs vai neticīgs, kāda starpība. Viņam ir principi. Kurus viņš nepārkāp. Nekad. Dzirdi, draugs? Saki, nekad. Un Pāvils saka, mana dzīvība nekādā gadījumā nav tik svarīga, lai es atstātu un neizpildītu Kristus pavēli. Nest liecību tautām, liecināt cilvēkiem, vēst viņus pie Kristus. Nepārkāp principus. Nenoliec neko augstāk, neko un nekad nenoliec augstāk par cilvēku glābšanu. Ievērojot, protams, 5 prioritātes. Un neaizmirsti, ka visas tās prioritātes ir saistītas savā starpā. Un attiecības ar Dievu nav iespējamas bez cilvēku glābšanas.
Jo, ja man ir attiecības, es glābju. Paliec uz principa. Neskatoties ne uz ko. Tu esi saņēmies? Tu esi saņēmies liecināt? Tu esi saņēmies, apņēmies sludināt? Izdzīt ļaunus garus, uzlikt rokas neveseliem? Tu esi sagatavojies? Tu esi nobrēris? Tu iesi? Tagad? Tu iesi? Tu esi gatavs? Jā! Saki jā! Amen! Saki 7 reizes jā, 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 jā! Halleluja! Tu esi izglābts, lai glābtu. Un stāvi uz principa, ka tu esi izglābts, lai glābtu. Princips. Un tava dzīvība man, tava dzīvība man, mana dzīve, tev sava dzīve nekad nav svarīgākā. Par dzīvību tas neiet runa tikai par tavu fizisko dzīvību, par daudz un dažādām lietām tavā dzīvē, kas var nostāties ceļā. Apostoļu darbi beidzās lūk šādi. 28. nodaļā, 31. pants. Pāvils Romā. Sludinādams Dieva valstību un nevienam nekavēts. Foršas beigas, ja? Sludinādams Dieva valstību, nevienam nekavēts, ar lielu drosmi, mācīdams par kungu Jēzu Kristu. Apostoļu darbi beidzās uz tādas foršas nots. Viņš joprojām sludina. Māca. Un es tev novēlu nodzīvot savu dzīvi līdz galam, pilnvērtīgu un glābjot citus cilvēkus. Glābjot cilvēkus. Un Jēzus ir pilnīgi pārliecināts par tevi. Saki, Jēzus, tic man. Tu vari to saprast? Jēzus tic tev. Jēzus tic man. Viņš tic, ka tu liecināsi. Viņš tic, ka tu glābsi. Viņš uzticās tev. Jo nav jau neviena cita kā tu. Mateja 24:14. Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Jēzus saka, ka evaņģēlijs tiks sludināts. Kā viņš to zina? Kā viņš zina, ka evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, ka visi dzirdēs? Zini, kāpēc? Viņš tic, ka tu to izdarīsi. Viņš paļaujās uz tevi. Viņš ir aicinājis tevi, izglābis tevi, lai tu glābtu. Un nevilcinies. Sāc šodien. Nevilcinies, negaidi. Sāc uzreiz. Noslēgumā. Tas ir pēdējais. Man uzrunāja viens teikums no vienas filmas. Zini, ka 100 gadi aprit kopš Titanika bojāējas. Visi zina notikumu ar Titaniku. Pareizi. Mēs savā kāzu jubilejā ar sieviņu bijām uz Kincītī. 3D Titaniks. Man ļoti uzrunāja viens teksts. Es pat apraudājos tajā brīdī. Un vēl tagad mani uzrunā. Klausies. Tu zini, ka šī kuģa cilvēki bija tik lepni un pārliecināti, ka kuģis nav nogremdējams. Tā ir patiesība. Ka viņi pat glābšanas laivas uz kuģa nepietiekami sakrāva, lai būtu vairāk ejas biezajiem, kur patusē. Laivas nepietika visiem. Un ka šī katastrofa notika apmēram stundas laikā. Stunda bija laiks, kamēr kuģis grima. Cilvēkus sēdināja laivās, tajās, kuras bija. Pa priekšu augstāko klasi cilvēkus, un tad otro, trešo pēc kārtas viņus.
laivās varēja uzņemt līdz 70 cilvēkiem, bet bija laivas, kur biezos iesēdināja tikai 12. Tikai 12 cilvēku laiviņā iesēdināja. Iedomājies. Laivas bija nepilnas ērtību labad. Viņas jau tā nepietika, un vēl nepilnas. Un kad tie, kuriem paveicās nokļūt laivās, viņi nebija daudz. Viņi attīrās no kuģa un tur nogaidīja. Jo pārējie cilvēki, 1500 aptuveni cilvēki, nokļuva ledus augstā ūdenī. Titaniks sadūrās ar aizbergu. Ledus augsts ūdens, kur cilvēks var tur skaitītas minūtes var nodzīvot. Un dažas laivas pat bija pustukšas, un viņas varēja uzņemt cilvēkus. Taču viņi to nedarīja. Kāpēc? Viņi baidījās par savu dzīvību. Viņi baidījās, ka panikas dēļ cilvēki apgāzīs laivu, un viņi visi noslīgs. Viņi neglāba viņus. Un tad kāds virsnieks izsēdināja no 3 laivas bija, vienu laivu atbrīvoja tukšu. Sasēdināja tās 2 laivās visus. Un viena bija tukša. Un šis virsnieks kopā ar komandas cilvēkiem, matrožiem, beidzot nolēma irties un glābt tos cilvēkus. Bija pagājis ilgs laiks. Un tad, kad viņi pieīrās, viņi izglāba tikai 6 cilvēkus no 1500. 6 cilvēkus, pārējie bija miruši. Viņi savās peldvestēs vienkārši tur peldēja ūdenī, miruši. Un tas virsnieks, viņi ar tiem airiem, tos cilvēkus tur skatījās, tur bakstīja, vai ir kāds dzīves, tur sauca. Un virsnieks teica, tas man palika atmiņā, mēs pārāk ilgi gaidījām. Mēs pārāk ilgi gaidījām. Pārāk ilgi gaidījām. Negaidi, nevilcinies, sāc šodien. Tu esi izglābts, lai glābtu. Amen.